Visbiežākā mugurkaula daļa, kuru skar problēmas, kuras vajag operēt, kā zināms, ir jostas daļa. Bet otra biežākā ir mugurkaula kakla daļa. Un šodien mums ir plānā operēt tieši pacientu ar mugurkaula kakla daļas problēmu. Tā ir diska deģenerācija, jeb starpskriemeļu diska nolietošanās, kas ir rezultējusies diska deformācijā, un ka šis starpskriemeļu disks iespiežās tā saucamajās foraminālās atverēs. Tās ir tieši tās atveres, pa kurām nāk ārā nervi no mugurkaula kakla daļas. Un par cik šie nervi, izejot no mugurkaula kakla daļas, dodas uz roku, tad pacientam ir simptomi rokā, kas ir sāpes rokā, tirpšana rokā. Paldies Dievam, vājums šim konkrētajam pacientam nav, bet var arī būt tā, ka ir vājums. Un es gribētu parādīt jums šīs bildes, kā tas izskatās. Tātad šis ir tā saucamais sagitālais skats, jeb pacients tiek apskatīts no sāna profilā. Tātad šeit ir mugurkaula kakla daļa, šeit ir pakauša daļa, šeit ir daļai nogriezta sejas daļa. Tātad mēs skatāmies uz pacientu tā kā profilā no sāniem. Te ir priekšpuse, te ir mugurpuse. Te mēs redzam iegarinās smadzenes, kas pāriet par muguras smadzenēm. Tas viss baltais ir smadzeņu šķidrums, kurā muguras smadzenes, varētu sacīt, peld. Šeit mēs redzam arī daļu no galvaskausa iekšpuses. Mēs redzam smadzenītes un smadzeņu tiltu tā saucamo. Bet šobrīd mēs runājam tieši par mugurkaula kakla daļu. Mugurkaula kakla daļā pirmais skriemelis ir tās pavisam maziņš, tas ir šis. Otrs ir iegarenas formas, piramīdveida formas, visi pārējie ir regulāri. Ja? Šim konkrētajam pacientam problēma ir starp 5. un 6. skriemeli, un līdz ar to mēs varam skaitīt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tātad runa ir par šo starpskriemeļu disku. Kā redzat, šeit centrā starpskriemeļu disks ir tikai nedaudz izspiedies un izveidojis tā saucamo protrūziju. Un muguras smadzenes viņš absolūti neskar. Muguras smadzenes peld. Bet tad, ja es novirzos uz sānu, tad mēs redzam, ka sānu daļā šeit ir tā saucamie osteofīti, jeb starpskriemeļu diska izspiedušās daļas, pārkaļķojumi, kas iespiežās šajās starpskriemeļu atverēs abās pusēs. Ja? Tātad mēs varam redzēt arī otrā pusē. Līdz ar to šie osteofīti un starpskriemeļu diska fragmenti, kas iespiežās šajās foraminālās atverēs, nospiež šos nervus, un pacientam nudien ir tā saucamā brahialģija, jeb sāpes, kas izstaro no kakla uz roku. Šajā konkrētajā gadījumā pacientam ir simptomi kreisā rokā, bet tikpat labi viņa gadījumā varētu būt gan arī appusēji, gan arī labās puses simptomi, jo tā diska izspiešanās ir diezgan simetriska uz abām pusēm.